Un mēs nokļuvām tādā, ka mums klāju augšēju, kur augšējiem klājam metāls laikam bija 20 centimetri, pārlauza. 20 centimetri biezi metāli. Ko viņš ir bruņots kaut kāds? Tik šausmīgi biezi. Tā šaubējais klājas, lai vienkārši kā tagad atlūzes, ko saka Ukrainas karā, ja ar atlūzām tur kuģus, tos tankus sasit un mājas grūst kopā un degvielas bāzes ar atlūzām, jā. Lai atlūzes neizsistu caurums, jā. Augšējais klājs ir, un pārlauza. Kaut kur varbūt, un pārlauza tādā vietā, taisn apakšā bija turboģenerators. Kas ir ļoti svarīgi arī. Mēs jau tu mēģinājām apklāt, un tad iznāca glābējs, bet tā vēta bija drausmīga tomēr. Bet viņš jau neko neizdarīja. Mēs tāpat savu gaitu līdz Polijai tikām, Polija mūs Svinamindē sataisīja. Bet lielākā vēta man arī bijusi tajā Norvēģi jūrā. Nevis Norvēģi, bet Barents jūrā. Barents jūrā, un tad mums bija ugunsgrēks. Turpat vēl vētras laikā? Naktī ugunsgrēks. Uz kuģā atomieroči. Un kā šis kokteils saucās? Nodzēs tālāk. Bija tā diezgan patīkami.